Latvijas pārstāvji šādas pretprasības nevarēja pieņemt, un mūsu delegācija bez nekā devās atpakaļ uz Rīgu. Vienīgā palīdzība, ko sniedza Igaunija, bija 2 bruņotie vilcieni kapteiņa Arnolda Hinuma vadībā, kuri ieradās Rīgā 10. oktobrī. Kad vilcieni pienāca, Rīgu pāršalca gaišs prieka stars. Nu mums ir ar ko atbildēt. Igauņu bāleliņi iztukšoja kādu degvīna bodi Kārļa ielā, un tad šāva tik braši, ka prieks klausīties. Septembrī atsevišķā grāmatiņā tika izdota Raiņa dramatiskā balāde Daugava. Šīs balādes patriotiskā loma bija milzīga, un tāpēc tai nikni uzbruka latviešu komunisti ar viņu tribūnu Andreju Upīti. Komunistu nostāja tajās dramatiskajās dienās bija pilnīgi antinacionāla, jo sliktāk neatkarīgai Latvijai, jo labāk. Rīgas aizstāvji ņēma līdzi Raiņa Daugavu uz fronti. Mēdz teikt, ka Raiņa Daugava atsvēra vismaz veselu karavīru pulku. Rihards Valdes Bērziņš rakstīja, mūsu rotai vieta ierādīta pie dzelzs tilta. Tilta gals uzcelts, uzstādīti ložmetēji, un mūsu kareivji guļ, kur katram ērtāk, un skatās pāri Daugavai. No Pārdaugavas vācieši ber ar ložmetējiem. No Daugavmalas tirgus mūsu ložmetēji atbildēja. Vācieši sāk tirgu apšaudīt ar lielgabaliem. Pienāca maiņa, un mēs devāmies uz pilsētu, ātri pārskrietami klajas vietas. Pilsētā garām gājēju sejas tik bailīgas, kam bail, lūdzu uz Daugavmalu. Bailes pāries. Daugavmalā izskatījās kā kurmja rakumos, bruģis izārdīts, visur ierakumi un smiltis. Gaisā svilpoja lodes, un ik pa laikam kādā mājā ietriecās lielgabala lādiņš. Vēlāk, jau miera gados, ģenerālis Jānis Balodis stāstīja šādu atgadījumu. Apstaigājot Rīgas aizstāvēšanas dienās ierakumus Daugavas krastmalā, viņš kā jau pienāks jautājis zēniem ierakumos kā klājas, uz ko saņēmis vircotu atbildi sūdiski, pulkveža kungs, bet griba kauties ar uzbrucējiem nebija vājināta. Šodien, 13. oktobrī, Latvijas pagaidu valdība atgriežas Rīgā. Jūlijs Roze rakstīja, raugoties savu kareivu sejās, mēs atminamies Tolstoja vārdus, ka uzvar ne tehnika un gudri plāni, bet armijas gars. Un armijas gars ir visspēcīgs, ja tas ir savas tautas gars. Naudas maka lielkungi un titulētie mužnieciskie lielkungi to lai atminas. Lai atminas arī tie smilšu ielas spekulanti, kas ironiski vīpsnā, redzēs, kas uzvarēs, mūsu nauda vai jūsu asinis. Mūsu asinis uzvarēs, tāpēc, ka tās ir mūsu gars. Mēs jūtam, ka esam izauguši.
Pēc šīm vēsturiskajām cīņām pie Daugavas, lai nemēģina mums kāds murgot kaut ko par autonomiju, par piesliešanos lielai nedalītai, par mūsu negatavību un nespēku. Šīs dienās mēs paši redzam, cik mēs esam gatavi un cik stipri. Ar pasaules valsts Vācijas tehnikas līdzekļiem apbruņotais, ar Krievu un Vācu naudas miljoniem apgādātais Bermonts netiek pāri Daugavai. Divas lielas impērijas grib iznīcināt mazu tautu, kura stāv ceļā viņu apvienībai, bet mazā tauta stāv nesatricināma pie Daugavas, kā Leonīdas partieši pie Termopilām. Pēterbaznīcas tornī sēdēja mūsu artilērijas novērotājs un koriģēja mūsu lielgabalu uguni. Ap torni pastāvīgi uzliesmoja šrapneļu mākonīši. Vecerīgas ielas bija tukšas, veikalu logi bija izsisti un uz ielas mētājās no skatlogu plautiem izbirušas preces. Visvairāk, protams, no šķembām bija cietuši vīnu tirgotavu logi, un dažam kareivim vienmēr pie rokas bija pa Henesī pudelei. Политика Ульманиса рухнула, а вместе с ней все правительство Ульманиса. Теперь Ульманис сбежал от последствий своих деяний. Вас он бросил на произвол судьбы. Не верьте лживым слухам, якобы Западная армия пришла в Латвию для того, чтобы установить здесь власть баронов. Моя цель – борьба против большевиков, вплоть до их уничтожения. Кто мне поможет в этой борьбе, станет другом России. Кто мне будет препятствовать, станет врагом России. Но помните, рано или поздно Россия его сотрет. Bermontieši šāva uz Rīgu ar indīgas kaujas gāzes šāviņiem. Daudz iedzīvotāji saindējās vai gāja bojā. Šāda saindēšanās bija nāves cēlonis Dānijas lauksaimniecības ministrijas pārstāvim Rīgā Nilsenam un viņa sievai. No apšaudes divreiz cieta amerikānis Orbisons, kas organizēja ASV produktu piegādi un bērniem domātu virtuvju ierīkošanu dažādās Latvijas pilsētās. Rudolfa Vīksnes atmiņas. Vakar pievakarē dabūju dzirdēt, ka laižot iet līdz Daugavmalai. Devos turp. Ejot pa Grēcinieku ielu, nekādus bagātus iespaidus neiegūju. Tikai klusums, tukšums, sastingums, logu drumslis. Sašķaidītas lietus trubas, netīrība. Savā steigā es te atdūros kā pret asu dzeloni. Lielas, tumšas, biezu asiņu peļķes, kuras sarecējušas vienā gabalā ar biezu kārtu stiklu drumsliņu. Cik uzzināju, tad te ar bumbas šķembelēm grūti ievainoti 3 cilvēki. Viens no viņiem paguvis vēl tikai aizskriet līdz lielajai pils ielai, kur tad saļims beigts. Tālāk pilsētā bojājumi no ienaidnieka lielgabalu šāvieniem uzējami tikai retumis, piemēram uz Nikolaja un Elizabetes ielu stūra Grīnvalda kafejnīcā, kur esot nogalināts namīpašnieks Leiņš. Западная армия Бермонта не все были согласны с его решением не идти на помощь Юденичу к Петрограду. Так, в октябре 19 года Выргалич написал эмоциональное письмо всем офицерам армии Бермонта. Вот выдержки из этого письма. Господа, все мы здесь собравшиеся русские люди. Все, о чем я вам скажу, крик наболевшей русской души. Итак, мы приняли за основу всех наших действий мирную оккупацию Прибалтики в надежде на то, что при возрождении в недалеком будущем эти области к тому времени уже будут русскими. Поэтому, господа, всех нас, а вас еще раз, Павел Михайлович, прошу об исполнении заветного желания корпуса идти на большевистский фронт, предоставив тыл нашим доблестным приятелям немцам. Начнем же, господа, учить наших друзей и врагов уважать русское властное слово. Что написано пером, того не вырубишь топором. Я готов ответить Родине за каждое свое слово. Sākoties bermontiešu uzbrukumam Rīgai, ģenerālis Nikolajs Judeničs paziņoja, ka šajā konfliktā viņš atbalsta Latvijas valdību. Неоднократно
На словах и в приказах по армии я разъяснял и указывал те причины, которые заставляют мою армию вместо быстрого движения вглубь России задерживаться здесь, где русская власть игнорируется, где власть присвоили себе те, кто хочет отторгнуть от России исконно принадлежащие ей области Балтийского побережья. Господа офицеры и младшие чины, вы должны знать, что значит для России Балтийское побережье. Это выход к морю не только для эстонско-латышских областей, но и для всей России, начиная с далекого Урала. Недаром великий император Петр I русской кровью проложил себе выход к морю и этим создал из России великую европейскую державу. Помните, если вы отдадите это побережье врагам России, много русской крови придется пролить для того, чтобы получить его обратно. Полковник князь Овалов. Pirmais plānotais pretuzbrukums. Naktī uz 14. oktobri notika uzbrukums pāri tiltiem Forsēta, Daugava, pie Doles salas un Ikšķilas. 15. oktobra pēcpusdienā izcēla desantu Bolderājā. No Doles salas padzina vācu leģiona vienības. Rotas sakoncentrējās pie Vecmilgrāvja pārceltuves, tālāk pie jūras skolas, no kurienes ar bruņotu velkoni pārcēlās uz Bolderāju. Bruņotie velkoņi no kapteiņa tilta līdz klāja margām bija noklāti ar smilšu maisiem un smiltīm pildītām dubultsienām. Uzbrukuma pirmajā vilnī pārcēla 9. Reizeknes kājnieku pulka 5 rotas, 2. 2. bataljonu.